Krampi ģimenes ārsta, neirologa praksē un arī citu speciālistu ikdienā ir bieža saslimšana vai bieži simptoms, ar ko cilvēki griežas pēc palīdzības. Tas ir tāda bieža saslimšana, bet arī ļoti dažreiz viltīga. Krampju cēlonis mums ir papildus nekoordinēti nervu impulsi muskuļu šķiedrām, kas rada ļoti lielas muskuļu kontrakcijas, ko cilvēks sajūt kā spazmus, kā krampjus, kas tiek pavadīts ar dedzinošām, spazmējošām sāpēm, ļoti mokošām. Bieži cilvēki mokās ar šo sindromu un traucē viņus, ja ir paaugstināts arī psihoemocionālā slodze. Garīga darba strādniekiem, kam arī ir nepietiekoša varbūt atslābināšanās iespējas, nogurums, jo šīs visas funkcionālās situācijas prasa paaugstinātus enerģijas avotu, paaugstināts barības vielas, minerālvielas, un bieži organisms tās nepietiekoši uzņem, vai arī pastiprināti izdala. Fizisku aktivitāšu gadījumā tās ir svīšanas, kā arī dažādu medikamentu lietošanas gadījumā tās var būt izvadīt no organisma pastiprināti minerālvielas. Biežākās minerālvielas, kas nosaka pareizu šūnu uzbudināmību, ir magnijs, kalcijs, nātrijs, kālijs, kuras atrodas gan muskuļu šūnā šie elektrolīti, gan ar starpšūnu telpā, un šis nepareizais disbalanss arī var radīt šos krampjus. Protams, līdz ar to arī vienkāršākas situācijas, ja mēs pareizi ēdam, ja mums ir pareizs dzīves režīms un ritms, tad arī mums nekāda terapija bieži nav vajadzīga, bet tomēr biežāk mums ir vajadzīga kāda papildus pārtikas piedevas, kas sevī ietver pastiprinātu šo magniju, kalciju uzņemšanu, pietiekoši šķidruma uzņemšanu cilvēkam, kas ir ļoti būtisks, arī pareizas barības vielas, kas sevī ietver vitamīnus, ir sevišķi B grupas vitamīnus, D grupas vitamīnus, kas piedalās kopējā vielmaiņā. Ja cilvēks nonāk un atkārtot griežas pie mediķa, tad, protams, ir nepieciešama vienkārša arī laboratoriska izmeklējuma. Tā ir asins aina, asins bioķīmija, mediķis, speciālists vai endokrinologs vai neirologs, protams, nozīmē arī padziļinātu izmeklēšanu, kas mums precīzi ļaus noteikt šo krampju izcelsmi, kas nereti ir saistīta gan ar asinsvadu stāvokli, vēnu, artēriju stāvokli, un tādēļ ir jāveic angiogrāfija jau nākošā etapā, bet, protams, mēs sākam ar vienkāršāku, tā ir doplerogrāfija gan vēnām, gan artērijām, un tad mēs sapratīsim, vai arī šis krampi nav saistīti ar nepietiekošu apasiņošanas šiem muskuļiem, kuros rodas šie spazmi, kā arī mums ir jādiagnosticē nervu saknīšu stāvoklis, tā funkcionalitāte, un to mēs varam arī izdarīt ar vienkāršām vizuālās diagnostikas metodēm, kā rentgeniem, arī kompjutertomogrāfijām. Noteikti mums arī šo nervu sistēmas vadāmības funkciju parādīs un noteiks neirogrāfija vai elektromiogrāfija, kas neirologu praksē ir bieži lietojama un nepieciešama metode. Un atkārtoti tātad satiekoties un jau redzot šos izmeklējuma rezultātus, mēs noteikti precīzi varēsim arī diagnosticēt un pateikt, kas ir šo krampju cēlonis, un līdz ar to arī nozīmē terapiju, lai šis simptoms nemoka un nesatrauc cilvēku ilgstoši.